Labrīt, godātās līderes! Es esmu uztraukusies šeit stāvot jūsu priekšā, jo kopš atmodas laika es neesmu uzrunājusi tik lielu auditoriju. Šodien mēs šeit esam sapulcējušās, lai atrastu atbildes uz mūsu seno jautājumu, kā es kļūstu es, kā tu kļūsti tu, kā no mazas lolotas meitenītes izaug sieviete, kas top par cilvēku, kas spēj ziedēt, izturēt dzīves pārbaudījumus un iziet cauri uguni un ūdeni. Mans personības veidošanās stāsts ir ritējis 72 gadus. Tajā ir daudz dažādu ainu, epizožu, notikumu, viena bedre un 2 asi profesionālās dzīves pagriezieni. Arī sāpīgi man visdārgāko cilvēku zaudējumu, un par tiem es vēl šodien nespēju runāt. Taču ziniet, lai arī ko es savā sievietes liktenī nebūtu piedzīvojusi, es esmu laimīga, ka es esmu sieviete. Jā, sabiedrībā izcenis no sievietes sagaida gandrīz neiespējamo. Mums ir jābūt gudrām, emocionāli stabilām, vienmēr laipnām, maigām, iejūtīgām, strādīgām, čaklām, sievišķīgi pievilcīgām, seksīgām, un to vēl varētu turpināt un turpināt. Un tomēr reālā dzīve mūs veido citādas. Mēs neesam tik pareizas, mēs neesam tik gludas. Es noteikti nē. Un bērnībā es gribēju būt zēns, jo toreiz man likās, ka zēniem neviens katru dienu neatkārto. Labi audzinātas meitenes tā nedara. Būt labi audzinātāji atbilstoši mans mātes prasībām bija gandrīz neizpildāms uzdevums, jo es biju pārāk dzīva, impulsīva, nepacietīga, skaļa, arī daudzonīga un spītīga. Tomēr skolotāji man piedeva daudz, jo es ātri uztvēru un visu pamatskolas laiku biju teicamniece. Un tad nāca šoks. 9. klases 1. ceturkšņa liecība. 3, 4 un tikai daži 5. Vecākiem gan lepni paziņoju, ka tā vai tā esmu 4. savā klasē, taču pat es jutos ļoti slikti. Es nebiju iemācījusies piepūlēties, jo pamatskolā viss manī ielīda pa ausīm, bez sēdēšanas mājās pie grāmatām. Tagad man bija jāmācās mācīties. Kaut arī visapkārt bija tik daudz interesantu un aizraujošu 11. dzīves kārdinājumu. Tomēr 3. es izlaboju un vidusskolu pabeidzu pietiekami labi. Un atskatoties ar savu tagadējo dzīves pieredzi, es saprotu, cik nozīmīgs šis vidusskolas kritiens ir bijis manai turpmākajai dzīvei. Tā bija pirmā reize, kad es pati sevi disciplinēju. Līdz 36 gadu vecumam es dzīvoju ar pasaules izjūtu, kur kādu mani kolēģi formulēja: Sandra iet kā tanks. Man likās, ka viss ir izdarams, ka visu var iemācīties, ka visus šķēršļus var pārvarēt. Un tāda arī bija mana pieredze. Mākslas akadēmijā ar pirmo piegājienu es izturēju iestāšanās konkursu 1/15. Man pirmo rakstu izstādē pieņēma un publicēja. Pāris gadu laikā man uzaicināja strādāt Mākslinieku savienībā, un dažus gadus vēlāk iznāca man pirmā grāmata – Latviju tekstilmāksla. Mans dzīves entuziasms un enerģija savu augstāko punktu sasniedz atmodas laikā. Es iesaistījos Latvijas Tautas frontes veidošanā no pašiem pirmsākumiem, 88. gada vasarā. Pusgadu laikā Latvijas Tautas fronte kļuva par 200 000 organizāciju un ar visas tautas atbalstu uzvarēja komunistisko partiju 3 vēlēšanās. Un 4. maijā atjaunoja Latvijas neatkarību, kuras 35 gadi tikko tik krāšņi mēs visi nosvinējām. 4. maijs bija mūsu tautas uzvara pār nežēlīgo 20. gadsimtu. Mēs visi kopā pagriezām vēstures ratu un atguvām brīvību, atguvām mūsu valsti. Godātās līderes, atmoda bija tektoniska pārmaiņu laiks, kas mainīja mūsu dzīvi un mūs visus.
22 mēneši, kuros es strādāju Latvijas Tautas frontes vadībā, bija tik intensīva darba periods, ka es iztērēju savu organismu fiziskos un garīgos resursus. Toreiz es nezināju, ka šādu galēju pārpūlēšanos sauc par izdegšanu. Es to saucu par bedri. Kad pazūd gaisma tuneļa galā un liekas, ka apkārt ir pilnīga tumsa. Pirms es turpinu stāstu par savu bedri, lūdzu, godātās līderes, paceliet roku, kura tik eksistenciālu krīzi ir piedzīvojusi. Jā, es redzu rokas. Ja jūs esat šeit, tas nozīmē, ka jūs esat spējušas piecelties un atzimt. Es apsveicu jūs ar to. Un tagad par manu bedri. To es piedzīvoju pēc 4. māja deklarācijas, kad beidzās mans darbs Latvijas Tautas frontē. Tā bija grimšana tumsā. Putns nedzird, puķas neredz, ēdiens pretīgs, garīgs un ķermenisks ļenganums. Nevienu negrib redzēt, dzirdēt, satikt. Ģimene sabrukusi, mākslas pasaulē vairs neiederos. Es biju vīlusies arī gaišajā, skaistajā, skanīgajā sapnī par Latviju. Veikalu logu aizrestot, visapkārt kampšana, rekets, 1000% inflācija, pilnīgs apjukums, dziļa bedre. Es nezinu, cik ilgi šādi būtu rūgus pažēlošanas purvā, ja nejauši neuzdurtos skapī noglabātam audumam. Nezinu, kāpēc man sagribējās izšūt, un es ar krāsainiem dzīpariem sāku izšūt mēteli. Priekša, mugura, piedurknes. Šis ilgais rokdarbs mani izglāba. Tas apturēja grimšanu. Izšūšana gadsimtiem ir bijusi sievietes patvērums dzīves nelaimēs, kad savā nodabā var ļauties vienkāršajam ritmam. Dūriens, diega pavilkšana, dūriens, diega pavilkšana, dūriens, diega pavilkšana. Tā ir meditācija, un meditācija palīdz sev sakārtot. Izšujot galvā, man atkal un atkal griezās jautājums. Kāpēc tieši es biju iekritusi tik dziļā bedrē? Pārpūlējusies, jā, bet citi arī. Diezgan ātri es atmetu secinājumu, ka vainīgi ir ļaunie citi un nelabvēlīgi apstākļi. Es sāku koncentrēties uz sevi, uz savas rīcības analīzi. Kad es pašanalīzē biju nonākusi līdz šim pagriezienam, tad sākās lēna augšupceļa. Pilnīga izrāpšanās no bedres man paņēma 1,5 gadu, bet pilnīga. Kad es biju atgūsies, tēvs man teica, meitiņ, tu esi palikusi cilvēcīgāka. Bedre bija mani mainījusi. Bedre bija padziļinājusi mani izpratni par cilvēkiem. Tā palīdzēja saprast, ka Dieva dāvanas visiem netiek vienādi iedalītas, ka nevar kā tanks joņot pa dzīvi. Ka mans prāta asums un rīcības spēja nav tikai mans nopelns. Tas ir manas dzimtas ģenētiskais mantojums, kur vecāks stingrās prasības man neļāva izniekot, un ko es nedrīkst izniekot arī tagad. Pēc bedres es biju apņēmības pilni pierādīt, ka neesmu norakstāma un spēju apgūt man pilnīgi nepazīstamu, jaunu jomu, ārlietas. Nākamajos 10 gados es iemācījos angļu un franču valodas, iedziļinājos ārpolitikas līkločos un aizkulišu spēlēs. Kalpoju Latvijai kā vēstniece, un 2002. gadā man uzticēja ārlietu ministrs pienākums. Tikai es pats zinu, cik aizraujoši bija šie 10 gadi, cik daudz darba un pašdisciplīnas tie man prasīja. Godātās līderes, iekrišana bedrē un izrāpšanos no tās es uzskatu par visvērtīgāko savas dzīves pieredzi. Tā man ir palīdzējusi tikt galā ar citiem pārbaudījumiem. Bedre man iemācīja, ka nedrīkst savus fiziskos un garīgos resursus tik bezatbildīgi notērēt. Ka intensīva stresa un darba posmos pastiprināti jākopja savu organismu fiziskie resursi, veselīgi jāēd
un jāstiprina fiziskā izturība, ka pirmajā krīzes stadijā nedrīkst ieļimt krēslā, ir jāpiespiež sev darboties, ravēt, šūt, rakt dārzu, skriet, peldēt, tīrīt māju, rakstīt nenosūtītās vēstules vai dienas grāmatu, dejot, dziedāt, jebko. Tas palīdz negrimt sarūktinājumā un pašžēlošanā, ārējo apstākļu vainošanā. Jācenšas darīt lietas, kas sagādā labsajūtu. Vienai tā ir skriešana, citai jauna frizūra un manikīrs, vai jaunākais mīles romāns, mūzika, labs ēdiens, vīna glāze. Tie nav sīkumi. Tie ir sievietes labsajūtas, mazie ķieģelīši, kas palīdz. Bet pats svarīgākais ir jākoncentrējās uz sevi, uz savas rīcības un pieļauto kļūdu analīzi. Nav vērts tērēt enerģiju uz nepārvaramās varas pārvarēšanu. Nelabvēlīgi apstākļi un ļaunvēlīgi cilvēki būs vienmēr. Iegaumējiet, strupceļš nekad nav strupceļš. Vienmēr var mainīt savas kustības virzienu. Es to biju spiest darīt 2 reizes, tāpēc zinu, ka nekad nedrīkst padoties. Godātās līderis, nobeigumā es vēlos aicināt vecākus, īpaši tēvus, kaut arī tēvi šeit nav klāt, stiprināt un veidot meitenes pašapziņu. Pašapziņa palīdz iziet cauri krīzēm un pārbaudījumiem, kur dzīvē piemeklē katru cilvēku. Arī man palīdzēja tā. Bērnībā man bija tik augsta pašapziņa, ka tas biedēja manas vecākus. Viņi pielika lielas pūles, lai civilizētu man patvarīgo raksturu un to ieliktu sabiedrībai pieņemamos rāmjos. Es lepojos ar saviem vecākiem, jo ne māte, ne tēvs nepadevās Sibīrijas izsūtījumu bedrēji. Pie pirmās iespējas pēc Staļina nāves tēvs iestājās augstskolā Tomskā. Manai mammai pašapziņu ielika bērnībā, ģimenē, un to nespēja izdzēst Sibīrija. Viņas eiropeiskums nepazud ne izsūtījumu postā, ne sāģas dzīves prastumā. Kad brāļi mammu atrada Sibīrijā, mēs saņēmām pirmo paku no Kanādas un iztēlojieties, mammiņa uzvilka atsūtīto Dioru stila mēteli, ietērpa mani kombinzonā un devās pastaigā pa sāģas vienīgo ielu. Jo viņas esības būtība bija būt latvietei un eiropietei. Pašapziņa viņai palīdzēja izturēt Sibīrijas 17 gadus. Es tūlīt nomierināšos, godātās līderis. Vienmēr atcerieties, ka ja mūsu mātes un vecmāmiņas nebūtu izturējušas iepriekšējā gadsimta bedres, karus, izsūtījumu, bēgļu gaitas, trimdu, padomju okupāciju un pratušas nosargāt savus bērnus un kopt viņos latvietību, Latvijas šodien nebūtu. Tieši tāpat mums katrai ir jātiek galā ar sevi, savām grūtībām, krīzēm un nelabvēlīgiem apstākļiem. Citādi mēs nespēsim iedot saviem bērniem mantojumā stingru mugurkaulu un nepadošanās gēnu. Es vienmēr ar dziļu aizkustinājumu esmu domājusi par mūsu tautas sieviešu likteņiem. Mūsu senmātēm ir bijis jāiztur pirmās nakts tiesības, arī izvarošana, jāizaudzina bērni, neskatoties uz karos izkautiem vīriem, brāļiem, tēviem. Par spīti visam mūsu sievietes nosargāja savus bērnus, izglītojās pašas, izglītoja un sagatavoja dzīvē nākamo paudzi, kur nesa tālāk dzimtas gēnus. Bez mūsu sieviešu izturības šodien nebūtu mūsu tautas un Latvijas valsts. Ar milzīgu lepnumu es apzinos, ka mēs neesam bāreņu un sevis žēlotāju tauta. Mēs esam sīksti izdzīvotāji, čakli, strādīgi un gudri. Mums ir ļoti jālepojās, ka mūsu tauta spēja izrauties no padomju gūsta un atgriezties Eiropā, kur vienmēr esam piederējuši un piederēsim. Nekad nepadodieties, nekādu grūtību priekšā. Mēs esam stipru sieviešu cilts. Mēs liekam bēdu zem akmens un pāri ejam dziedādamas. Mēs esam stipra tauta.